Čau! Es došos mežā. Plānoju kurināt ugunskura, taisīt nojumi, meklēt ūdeni, labi pavadīt laiku. Gads 2 naktis. Paskaties, kā man gāja. No rīta sniegs. Un es skatos pa logu un vienkārši tā kā sniegputenis baldonē. Pilnā aprīkojumā. Kādi varētu būt 22-23 kg. Nu neko, vēl var kādu pietipienu uztaisīt, jau būs labi. Dodamies mežā. Braucu uz savu vietu, kur es plānoju palikt. Un netālu no turienes, kaut kāds 10 km skatos. Medības. Nu, stāv mednieki ceļa malām. Es piestāju un prasu viņiem, kur viņi medīs. Un kā nekā izrādās, kad viņi pabeidz vienu mastu un nākamais masts bija tieši plānots tur, kur es eju iekšā mežā. Te mednieki pēc tam braucu atpakaļ. Teica, ka viņi tomēr te nenāks. Man liekas, ka viņiem te pa slapšu bija. Skatījos, kāda zvēra varētu būt tagad novembrī mežā. Nu, esot meža cūkām riesta laiks. Tā kā tās tur priecājās par mežu, varētu būt tādas aktīvākas. Vēl ir tā, ka kaut kādi grauzēji gatavojās ziemai, vāveres, peles, vēl kaut kādi mazie grauzēji vāc ziemai barību. Nu, tad pastāv iespēja, ka mani kāds apzaks. Man patīk iet mežā jau sen, tā ka riktīgi gulēt. Nu, tā, kad pēdējo gadu droši vien tikai. Es to tādu otrā sezonu, kur es tā riktīgi guļu pa nakti. Mīļākā lieta ir vērot dabu. Saule spīd cauri kokiem. Sniegs sasniedz uz zirnekļa tīkla. Tā viņš tā izdeļo saulē, baigi skaisti. Ieklausīties, sadzirdēt šādas skaņas. Tas arī īstenībā baigi interesanti ir. Uzņemt enerģiju katrā ziņā. Atceros, kad es biju vēl puika, tad es pavadīju visas vasaras laukos. Nu, un principā tur nebija pārāk daudz citu cilvēku. Viņš skraidīja pa mežu. No mīļākām izklaidēm bija izskuts stirnas. Man liekas, tam stirnām jau bija tā apnicis. Viņš tā kā skrien no viena pudura uz otru. Un es tik klusiņām čik līdzi izsekoju. Meklēju vietu, kur varētu palikt. Kaut kur šeit aptuveni arī izstāst, ka varētu būt ok. Jo te ir daudz sakrituši koki, diezgan brīvs tāds, nav tāds baigies džunglis aizaudzis, tā ka nevar nekur cauri iziet. Nu šķiet, es atradu vietu, kur darboties. Uz šeit. Plāns ir tāds, ka te varētu uzbūvēt tā kā guļamo šito. Te kaut kā jāatcien tarps būs. Te ugunskurs, te ir vecs nokristis kaut kāds celms. Tas būs dabīgais tā kā uguns atstarotājs pret mani. Vējš nāk no tās puses ar muguru pret vēju. Jā, vēl diezgan daudz ko jādara. Bet, nu, patīk šī vieta, jo ir tas nokritušais baļķis. Tur vienmēr ērtāk var apsēsties, vēl ko uzlikt, nekas nepazūd, nekods orientieris. Un būs ērtāk visu sataisīt. Tagad piesēja viena puse, otra puse kārtīgi jāatcien, tad jādomā, kā tos sānus tā forši uztaisīt, lai no sāniem var tikai iztaisās ciet.
Viss sagāzās. O, prikols. Saplīsa šitas struns. Noplīsa šitā šņurka. Jā, tā kā būs kaut kā jāizdomā piekuriģēt šo visu pasākumu. Labi, situācija ir aptuveni glābta. Pārtaisīt drusciņu visu laiku taisa, kaut ko mainās domas par to, kāds izskatīsies. Nu, pagaidām tas izstās šādi. Es nezinu, kāds šobrīd izstās ekrānā, ēdot popkornu, bet es esmu šausmīgi lepns ar sevi. Es nezinu, kad pēdējā laikā kaut ko būtu tik ļoti lepojies. Un brīnišķīgi. Tajā sūnēs diezgan labi ielaicās. Jā, labs, ļoti labs, super. Vispār citreiz droši vien, ka lāpsti nebūtu slikti, bet līdz tu varētu tā smuki vispār izrakt, bet kaut kādu lāpstaidīgi toņu uzrīkosim, uztaisīsim no kaut kā. Tad vate piesūcināt ar vāziku. Priekš pusdienām ir kaut kas ļoti drosmīgs. Steigs. Izdosies vai neizdosies? Nu, tad redzēsim. Norietēja saule. Palika jau diezgan augsts. Nu jā, ka saule nav tā augstums tā virsū. Steigs jau izskatās diezgan labi. Tāpēc uzliks sildīties ūdeni kartupeļu biedzinim. Bum, bum, bum. Vai labi. Forši augstā laikā, ja? Tā vēru. Es tā ēdienu līdzi. Steigs ir noēsts. Vēners ir pilns. Jāsties tēja. Un jāpakurina drusciņ mierīgi ugunskurs.
Gulta ir gatava. Viss ir izlikts, matracis. Piepūšamies. Jau pēdējā lieta. Sliešu vārīt ūdeni pudelē. Kārtīgi aizskrūvē. Varbūt vai netak. Galvenais ir ļoti labi pudeli. Un iekšā guļamies. Būs super silti. Kāji. Super silti. Un tā, jāiet gulēt. Gulēju. Šonakt diezgan ok. Nu, jā, bija gan starpgadījumi, tādi kā, piemēram, matricīts izpūtās, un tur bija kaut kāds tas puļķīts drusciņi palicis vaļā. Šī vienā brīdī pamostās uz sprunguļiem. Un tā brokastīs paredzēts pankūks, kafija. Pankūks. Tur ir jāizies mans pēdējais ūdens. Kafija. Be your own barista. Uzmanīgam šo variantu. Aiziet. Taisam ciet. Es varu atsākt taisīt pankūks. Panna. Gīs sviestu. Eļasietā. Opa. Aha, biezais. Taupīja ūdeni, var just. Iziet. Pagaršojam kafiju. Be your own barista. Paskaties. Kāds brīnums. Nemaz nepiedeg. Kā man meitas teiktu, taste test. Sasals zemesriekstu sviests, medus. Ļoti garšīgi. Dublis numur 2. Man mājās nekad tā nav sanācis pankūku uzcept. Te viss zvaigznes salkušās. Lieta ir tāda, kad gribas ļoti dzert pēc visam tam pankūkām. Bet šis ir mans pēdējais ūdens. Viss beidzās. Tāpēc jāiet pēc ūdens. Jāiet meklēt ūdeni. Stāju un skatos, ka sniegā. Tad es svaigas pēdas. Nekot arī kāds darbojies. Šitas tā ir. No šeienes izravēts ārā. Tā ir tāds ritīgs stīrnu lielceļš. Galā tur nonāk. Vai tik nebūs jāiet tā citu ūdens paņemšanas vietu, kas tālāk. Nu, kā bija labi redzams, tur iet pie ūdens nebija iespējams. Tāpēc iesim tālāk grupi, meklēt citu vietu. Un kā komandas vadītājiem vispār darbā strādāt ar cilvēkiem. Un sanāk daudzas emocijas ielikt sevi, kur viņas likt, aiziet mājās, izlikt uz ģimeni. Nu, nav tā labākā metode. Mēs meklēt citus veidus, kur viņu novadīt. Tas ļoti labs veids, priekš manis ir būt dabā. Novada, reāli daba paņem. Atbrauc mājās. Esi mierīgs. Mierīgs tiešām. Kaut kā iestājās tāds totāls miers, kas ir tik forši. Ir atrasta vieta ūdenim. Jāiet pakaļ. Maigi, lēnām, nesakustās nekas. Jālaist ūdeni. Nu, kaut kāda sūdiņa tur ir, bet tam jau domāts filtrs. Filtrējam. Filtrs strādā uz gravitāciju.
Aiziet, uzpildēs. Neatdzer. Tu dzertu? Un tāda sūnu piegarša. Jā. Approved. Bet ir jau diezgan daudz pulkstens. Saula faktiski ir, ko skatos, iet uz otru galu jau. 4 rietas ir jau pēc kādām 3 stundām, 2. Jāiet atpakaļ. Es ticu sausumā. Man ir ūdens. Man ir gandrīz 4 litru ūdens īstenībā. Pudelēs izfiltrēts un vēl maisiņš tur līdz tāds neizfiltrēts. Kur jāiet tur cauri visam. Uzcepsim gaļu, liksim pitas mēzēs. Ieberam sieru, gaļu, kāposti, kukurūzes, mērce. Tik labi garšo. Tas tik bija ēdiens. Saule norietēja, sāk reāli augsts palikt uzreiz. Ar to augstumu diezgan labi just. Jāpažāvē zeķis drusciņi. Augstums ierodās. Tums ierodās arī pie viena lēnā garā. Saule jau ir norietējusi. Halloumi siers, saldēs kartupeļs. Tā, paņemsim kartupeli. Ieliksim, nolēsim. Būs gatavs pēc kādām 40 minūtēm. Drīzāk. Kaut kas tāds. Halloumi siers. Es atceros, ka tur vēl vajag medu klāt. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā, nu ir pagājuši īstenībā jau vairāk kā 40 minūtes. Tā kā tas kartupēls būs točni gatavs. Šurinām viņu ārā. Panna. Mīksts. Ļoti mīksts. Uļaļā, tu paskaties uz šito draudziņu. Paskaties, paskaties. Bum, 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 bum. Nu, vai tā nav bomba? Liku cik cāli. Siers aiziet. Jācam to sieru. Viņš pakūst. Mēģinam. Wow. Ak, Dievs, cik garšīgi. Uz uguns taisīts. Sieriņš stēpās. Jā, nost. Ko es sapratu, kamēr es ēdu, sāka snikt. Tā kā gatavojamies sniegainai naktī. Labrīt, ir pus 8. Nakts bija super mierīgi, ļoti labi izgulējos. Jā, tas brokasts. Adventure food. Olkulteni un tāda daudz vienkāršāk kafīņa šodien. Ūdens jau ārās. Šis būtiski atrast maisiņu, kas sāc mitru. Tās nav garšvielas. Tās nav garšvielas. Vajag norābuzēt. Vajag ieteikt, neielikt par daudz. Kā kur mēdienam, bet no olām sevišķi. Aiztiesim ciet. Cējaucam. Arī sasildīt rokas. Un šeit gaidām 8 minūtes. Aiziet. To, ko pēc pāris dienām var ievērot, ka katrs koks izskatās savādāk. 3 zariem, šāds agrubulīti, šitam bišķiņ kaut kas noticies, sāniņā izaudzis, šitam sēnes uzauguši.
Divas galotnes. Baigais brašulis tāds. Ok. Tā guļamies ar sāgas. Jākrāmējies nost, jāvācos nost. Jādodas mājās. Sanāk, kad bija prom aptuveni no mājām kādas 50 stundas ar visu ceļu. Izdevās uztaisīt nojumi, uzkurt ugunskuru un tikt galā ar visādiem mazajiem pārbaudījumiem. Kaut kas sagāzās, kaut kas nesanāca, kā bija plānots. Kaut kādi plāni mainījās, pielāgojies. Un tas ir tas, kas bija ļoti forši. Nometne ir novākta. Var doties mājās. Galvenais visu savākt, lai tā kā it kā es te nebūtu bijis, dodos mājās.